Es iepazīstināšu tūlīt mūsu kameru ar to, ko mēs šodien darām. Uz šī lieliskā dīvāna ir apsēdušās vienkārši foršākās meitenes pasaulē. Tās ir meitenes, kas ir apguvušas astroloģijas pamatus, kāda kaut ko vairāk pie manis. Un šodien viņas padalīsies ar to, kāda tad bija viņu pieredze šī procesa laikā, ko viņas no tā izguva un kāds bija viņu ceļš pārmaiņu process gan mācību laikā, gan pēc tam, ko viņas vispār tagad dara, ko viņas gribēs, to viņas pastāstīs. Bet katrai ir 3 minūtes, 4. Tāpēc, ko jūs gribēsiet, to jūs nevarēsiet pastāstīt. Ļoti, ļoti īsi koncentrēti kaut kādas pamata galvenās lietas. Ja jums ir vienkārši pilnīgs kaut kāds muģeklis galvā un blackouts, kā mums mēdz gadīties, kad jārunā, vienkārši iedodiet mikrofonu kādai citai un sakārtojam domas un tad ņemam atpakaļ. Un es domāju, ka mēs sāksim tieši no tā gala. Mēs no Aģitas sāksim. Es dodu mikrofonu Aģitai. Un Aģita, tu padalies, tāpēc, ka tavās rokās ir mikrofons un neviena no mums vairs nevar dzirdēt. Jā, es esmu laikam jaunākā, kas pabeigusi kursus un sākuma kursu, pamatkursu. Un pamazām sāku apgūt tikai visas šīs ezotēriskās lietas, un tas viss man ir liels jaunums. Un mācos apzināt savas sajūtas un savas iekšējās procesus tikai. Un tāpēc turpināšu arī tālāk, man ir ļoti iepaticies. Un paldies, Sandrai. Kas tev pamudināja nākt mācīties? Varētu teikt, ka kolēģi, kuri jau ir apguvuši to visu un ļoti, ļoti sajūsmināti stāstīja par Sandru, kad es arī esmu jau sajūsmināta par Sandru. Un es kavējos, varētu teikt, ka naudas lietās, bet vispār saņēmos un man ļoti patīkās. Es turpināšu arī apgūt. Ļoti forši nāks tagad tālāk. Jā, paldies. Mēs turpināsim izklaidēties. Mēs varam šitā arī iet. Mani sauc Amanda. Pats galvenais, kas man ļoti patika apmācībās, bija konkrētas lietas. Tas nebija tāds apraksts, piemēram, par lauvu, tādu, kādu tu izlasīji jebkurā žurnālā. Tas bija tāds konkrēti, kas tev ir jādara. Ne tikai tas bija par Sauli, bet arī par Mēnesi un citām planētām. Jā, tā konkrētība man patīk tavās apmācībās. Tur netiek lietas vienkārši ūdens. Un arī tāda sirsnība, un ka tu zini, ka tu vari jautāt jautājumus, un tev tiks atbildēts. Un tas, kad es izgāju zinoši, un tas, ko es jau arī esmu teikusi, bet kad ir praktiskā daļa un ir jāiet Instagramā un ir jāliek story vai kas tik vēl ne, tas ir pats labākais, kas var būt. Tāpēc, kad savādāk tu nesāksi konsultēt, ja tu pabeigsi kursu, tu tā arī sēdēsi savā galvā. Tāpēc, jā, praktiskā daļa ļoti, ļoti forša. Konkrētība un praktiskā daļa. Ļoti labi. Tā, es esmu Kristiāna, kas mani pamudināja īstenībā, es skatoties tavus storijus un vispārējo, es sajūtu gut feeling, ka man vienkārši tas ir jādara. Un es uzticējos šajā reizē tiešām, es sajūtu, ka man tas ir jādara. Man bija tāds, bet vai tiešām man vajag, es taču jau par psiholoģiju mācos. Bet es tāds, I got a gut feeling and I have to do this. Un es arī to izdarīju, un es nevienam mirklī nenožēloju. Esmu ļoti priecīga. Es ļoti daudz lietas esmu paņēmis ne tikai kā no astropsiholoģijas, saules iedegšanas mehānismiem vispārējo, bet tas, kas man ļoti uzrunāja un patika, tiešām kārtība, tā sistēma, manai smadzenei ir atslodze. Man reāli smadzenei ir atslodze tanī brīdī, kad viss ir tik kārtīgs, visi dokumenti perfekti liekas. Jā, es pamanu kaut kur kļūdiņas, bet es tās... bet tas uz visu to fonu, tas ir tāds sīkums, ka es pat to neredzu un neņemu vērā. Tā, es vēl kaut ko gribēju teikt. Bet jā, tas pats galvenais bija. Un vēl tas, kas man ļoti patika, Sandra, tavi vārdi, ejiet, ņemiet un dariet, nekopējiet mani. Jūs varat, ejiet, gribat arī var kopēt, bet ejiet un dariet. Jums ir brīvs viss
Es neesmu te pati galvenā. Jums nav, teiksim tā, ka tagad es izietu kursu. Nē, jums ir jābūt tikai bezmazliet zem manis. Es esmu jūsu skolotāja, bet nē, tu dod to brīvību. Un man tas bija tajā brīdī tāds, man pat tirpas gāja pār, kad es dzirdēju tos teikumus, ka tu teici, ejiet un dariet. Man tāds, oh my God, beidzot es varu uzelpot. Tās ir tās lietas, kas man nenormāli uzrunāja. Un jā, man patīk tavs vibes. Ļoti. Paldies. Paldies tev. Jā. Labi. Es esmu Ieva. Astroloģijas pamatkurs bija pirmais, uz kuru es aizgāju, un tā motivācija bija izzināt, no kurienes tad tie saules iedegšanas mehānismi. Kas tur viņos tik īpašs, jo principā es to savu sarakstu saņēmu, lielāko daļu es darīju, bet tā līdz kaulam saprast, kāpēc tiešām tas ir vajadzīgs. Iziet visiem tiem transformāciju līmeņiem cauri, nu tad tas pamatkurs bija tiešām tā vērts. Un ņemot vērā, ka tie materiāli bija tik forši un tā kopienas sajūta čatiņā un viss tik forši, ka es nolēmu turpināt arī ar nākamajiem kursiem. Jā. Visos kursos es kaut kādu transformāciju, protams, sajūtu, kaut kāds ilgāks process paiet, kamēr es saprotu, kā tā informācija konkrēti uz mani darbojas, un lēnām joprojām kaut kas pakojas ārā, bet, protams, tā informācija ir neizvērtējamā vērtē, es teiktu, jā. Un arī tas Sandras tāds, foršs tāds pasniegšanas veids, ka katrai zīmē ir tiesības būt tādai, kādai jābūt, tā kā sajust sevi. Jā. Tā kā sajust katram sevi un būt sev, un tas viss vairāk laikam, tā kā īstajā brīdī tas, kas uzrunāja. Jā, paldies tev. Paldies tev. Hello. Es izlietīšu. Lelda ir mans vārds, un es esmu no Karmas un no pamatkursa pirmās plūsmas, un tas ir sen, tas ir ļoti sen. Un man vislabāk. Pirmkārt, man uzrunāja vienkārši Sandras enerģija. Es domāju, ka, ja jūs skatāties šo video, jums arī uzrunā Sandras enerģija. Tā kā citādi, kas te nebūtu. Tā ir viena lieta. Bet otra lieta ir tā, ka viņa ir klātesoša. Un tas man personīgi ir ļoti, ļoti, ļoti nepieciešams. Viņa neauklēsies. Viņa būs ļoti tieša. Bet tas ir vislabākais, kas var būt. Bet viņa turēs to roku uz pulsa un viņa atbildēs uz visiem jautājumiem. Man šķiet, tas ir tik svarīgi, ka tad, kad mēs sākam darīt kaut kādas jaunas lietas, ka mums ir šis ceļa rādītājs, kuram mēs uzticamies un kurš mums palīdz izkristalizēt to, ko mēs apgūstam, un gala beigās mēs apgūstam kaut ko jaunu par sevi. Bet tas, ka viņa tiešām ir tāds vietas mentors, kurš redz neredzamo. Un tie ir fakti. Paldies! Paldies! Vai man tevi labi var redzēt? Jā? Mani labi var redzēt, jā. Es esmu Ramona. Es teicu mulstu, vai man jāskatās? Ok. Esmu apguvusi pirmās plūsmas pamatu kursu, pēc tam pirmā plūsma karmiskā astroloģija, pārējie webināri, mazie kursiņi, kas ir bijuši arī pa starpu, nu jau būs lielais kurs, kas es saku, tā ir tāda svētku sajūta, ka durvis veras vaļā, un es vienkārši mīlu to, kā Sandra pasniedz informāciju, vienkārši fantastiskākais skolotājs ever. Tas ir talants, un arī tas, kā Sandra ir stāstījusi, ka viņas astroloģija dzīvo 11. mājā jaunavas zīmē. Respektīvi, tā struktūra, ko jau meitenes minēja, mans jaunavas mēnestiņš vienkārši. Katra lekcija bija, goda vārds, tas bija mentāls orgasms. Vienkārši tas bija tik baudāmi, un es kā tāds sūklis sasūcu visu to informāciju sevī, jo šī astroloģija, šī pieeja nevis tev ļauj dzīvot savos attaisnojumos, bet parāda, kā no tiem kāpt ārā, ko tad darīt, kā varēt, kā spēt, un tas bija vienkārši fantastiski, un mana dzīve, kopš šī astroloģija ir ienākusi manā dzīvē, nemitīgi joprojām transformējās, mainās, kā iespējas nāk manā dzīvē, tas, kā dzīve iegriežās.
līdz kaulam sajust, kā tas ir sākt dzīvot sevi. Atļaut sev būt, un arī visi šie obligātie mājas darbi, kuri liek tev kāpt no komforta zonas ārā, jo tu taču nāc, tu gribi apgūt, tu gribi dot tev savu vērtību pasaulē, dari to, un tas ir vienkārši fenomenāli skaista pieredze, un tas, ko tu dod mums, es vienmēr, man ir tāda sajūta, ka mēs esam tavi cālīši, kurus tu laid pasaulē. Un pilnīgi veidojās tāds fantastisks gaismas tīkls, ko tu dod mums, un mēs dodam cilvēkiem tālāk. Un mana mūža pateicība tev par to, ka tu esi manā dzīvē un par to, ko tu dari, un tas ir tik svētīgi. Un paldies tev. Paldies tev. Es tepat tās esmu. Mani sauc Sintija. Es kopā ar Leldi un Ramonu esmu no pirmām plūsmām. Un paldies Sandrai, kad es esmu viņas iepazinis, jo viņas abas divas ir tik foršas un lieliskas. Savādāk es viņas nebūtu satikusi. Jā, un, katrs kurs īstenībā ir psiholoģiska transformācija. Man pašai ļoti daudz, kam iziet cauri, visādas situācijas tiek izspēlētas. Un es noteikti iesaku katram vienkārši kaut vai priekš sevis iziet. Un pēc kursiem tu arī saproti citus cilvēkus daudz vieglāk un saproti, kāpēc viņi kaut kā rīkojas. Tev vienkārši tāds akcepts, tā kā sanāk, jā. Un man vēl patīk no lekcijām tas, ka Sandras lekcijas nav garas. Viņas varbūt ir 20 minūšu garas, bet es pēc tam sēžu vismaz 3 stundas, lai to konspektētu un ietu cauri jau ar karti un visu, jo tur tā vērtība ir pilnīgi katrā vārdā. Es visu laiku stopēju, tīnu atpakaļ. Pagaid šito nesapratu tā, kas tas tāds bija, bet tas parāda to, ka, nav nekādas liekvārdības, bet ir konkrēti pa tēmu viss. Jā. Tā. Paldies tev! Paldies tev! Sveiki! Jā, es jau šo esmu teikusi, protams, vairākas reizes, bet šajā video nē. Tā kā centīšos īsumā, ka tiešām Sandras pieeja bija tā, kas mani ievirzīja astroloģijā tā pa īstam. Jo tiešām, man tad, kā jau te meitenes arī minēja, par visu šo sakārtotību un tā tālāk, kas, protams, jaunavas saulē ir vienkārši ļoti kolosāli, bet tas tiešām palīdz gan uztvert, gan tiešām prātā sastrukturizēt to visu, un tu ļoti forši apvienoji gan šo te, protams, astroloģisko, bet arī to ezotērisko pusi ar praktisko. Un tu pat tiešām iedod spēku cilvēkiem, jo to es tiešām jūtu, jā. Ka tāpēc, jo tu esi reāli tiešām tas iemesls patiesībā, kāpēc es tiešām sāku reāli konsultēt, kāpēc es vispār sāku tiešām to laist pasaulē, jo visi iepriekšējie 20 gadi kaut kādi, kurus es biju vienkārši mācījusies astroloģiju, laikam nebija gana pietiekami. Nezināju, jā, vēl gana daudz nezināju. Tā kā paldies. Tagad drīkst, jā. Paldies, ka atļāvi. Paldies tev. Vēl tas, ko es gribētu no jums dzirdēt, ir viena lieta, kas man liekas tāda samērā unikāla tieši manos projektos un kursos, un tas kaut kā veidojas dabiski. Viens ir tas, ka visur paceļas ģimenes tēmas, bet tas ir manas tās mājas solīts dēļ, par to mēs nerunāsim. Cieši katrā reizē uzpeld, bet otrs ir tas tā kopienas sajūta, un tad, kad es taisīju šos te laivus Instagramā, viņa visu laiku šī tēma uzpeldēja kaut kur, kādam varbūt tā nebija primāra lieta visiem, bet tā kopiena un tas, ka mēs satiekam cilvēkus, ar kuriem mums ir forši interesanti, un beidzot ir kaut kādi arī kaut kādi savi domu biedri un cilvēki, ar kuriem var būt uz viena viļņa, un tu vari būt tāds, kāds tu esi ar visām savām interesēm, un atnākt, safilmēt rīliņas dzīvokli, un ir forši. Un tu tos cilvēkus nekad dzīvē pirms tam neesi redzējis, un tad tu viņus satiec pirmo reizi, un ir forši un interesanti. Un tas man liekas fenomenāli, un ir bijuši 2 mēģinājumi to padarīt par tādu kaut kādu nopietnāku lietu, kas mani personīgi izsmeļ, bet es noteikti atradīšu šo ceļu, kā es varu to visu padarīt arī sev nekaitīgu un citiem dot labumu. Bet jā, tas kaut kā dabiski vienkārši veidojas, un cilvēki tur ir,
nāk un grib draudzēties, un mēs pat varam sapulcēties kaut kādā kuplākā pulciņā, kādā dzīvoklī un runāties, draudzēties, attīstīt kaut kādas savas prasmes, savus sociālos tīklus. Kā jūs to redzat? Cik daudz jums nozīmē tieši cilvēki, ar kuriem jūs iepazīstaties, kurus jūs satiekat, ar kuriem jūs sadraudzēties, ar kuriem izveidojas kontakts, vai arī vienkārši pat tad, ja nav tāds dzīves kontakts, tad varbūt tas ir kaut kas, kur jūs vienkārši sākat justies droši un atļaut savām interesēm būt arvien vairāk un tam visam izplaukt un sākt meklēt vēl un vēl un vēl, jo mans ceļš sākās diezgan vientuļi, ja neskaita Daira lielisko atbalstu, protams. Tad, kad es to sāku darīt, es biju viena pati un man nebija nekā tāda apkārt. Man likās, ka es nedrīkstu nevienam stāstīt par to, ko es daru un kas man interesē, jo mani točna neviens nesapratīs. Un visi mani kontakti, kaut kādi cilvēki, pie kā es mācījos, bija Krievijā. Un man tajos čatos ļoti patika piedalīties, jo es ļoti labi zinu valodu, bet man besīja rakstīt kirillis. Man vienkārši besīja to darīt. Un audio ziņas nekad nav atļautas. Un tad, kad es sāku to blogu veidot, un man sāka piesakot cilvēki, kuri man tur uzraksta, hei, kur es tur cilvēku dizainu nodarbojos, es tur ar vēl kaut ko, un cilvēki sāku runāt, un es sāku redzēt, cik daudz patiesībā ir cilvēku, kuriem arī tas interesē, un kuri arī ir ar milzīgu vēlmi draudzēties, kuriem arī katrs atradums, katrs jauns cilvēks, kurš skaļi uzdrīkstas par to runāt, ir kā, nezinu, kaut kāda zelta raktuves, tur dimantu kalni pēkšņi tāds, wow, vēl cilvēks. Un, man tas bija milzīgs tāds pārmaiņu punkts manā dzīvē, ka man beidzot apkārt bija cilvēki, ar kuriem es varēju runāt visu, 3 stundas par vienu kaut kādu tēmu no vietas. Un, jā, tas man radīja tādu ļoti lielu dzīves sajūtu. Kā ir jums? Tagad mēs sāksim no Lauras, no šīs puses. Jā, es teiktu, ka tā ir tā otrā lieta, tā kā aiz tā visu, ko es pastāstīju, tad otrā lieta noteikti, jā. Jo tiešām tas ir, jā, nu, tu jau zini īstenībā no No Bullshit Challenge pirmā jau. Tas nav īsti astroloģijas. Bet bišķi ir bija, es atceros par Jupiteru. Jā. Tā kā, jā, nu tieši tā, nu bez tā jau vispār nekā, un tu tiešām ļoti forši, nu tas, es teiktu, ka tieši, nu tā ir, ja ne kaut kāda, es pat nezinu, varbūt cilvēkam ir jābūt kaut kādam ļoti citādākam, bet es teiktu, ka gandrīz visiem cilvēkiem tas ir vajadzīgs, un tas tiešām ir milzīgs iegūms, ka tu vispār šo visu organizē, jo tu jau varētu to nedarīt, tu varētu vienkārši izmācieties un tagad priecājieties par to. Tā kā, jā. Jā, man ļoti patīk tā kopības sajūta, un ka mēs esam tāda kopiena un draudzīga. Un čatos noteikti arī paspīd kaut kas, kas neizdodas, bet viss uzreiz vienu otru atbalsta. Jā, kaut kā tā. Jā, man kā tev. Man ļoti spēcīgi atmiņā ir palikušas mūsu tāda pirmā sanākšana pēc mūsu kursa, kas bija Astro brokastis. Un tad sanāk 20 pāris sievietes, un tajā sarunā pavīd, nu man Jupiters 9. mājā, un visas saprot, ko nozīmē, ko cilvēks ir pateicis ar vārdu, nu man Jupiters 9. mājā. Un tajā brīdī es noķēru to kaifīgo sajūtu, ka tu ar visām savām maņām esi ienirusi iekš kaut kā šāda, un tev ir cilvēki, kas arī ir tēmā un kas saprot, ko nozīmē, nu man tur tas 5. mājā. Un tas tiešām, tas moments man tik ļoti dziļi sirsniņā ir iesakņojies. Un, protams, viss šis čats un tas atbalsts, ko tu saņem, jo, protams, lai kā tur nebūtu, mums ir var būt tās bailes, sākt kaut ko darīt, nākt tajos storijos, kaut kādas tur nesaprašanas kartē, ka ir tas atbalsts no pārējiem, ka ir tas iedrošinājums, ka tu tiešām jūti, ka tu neesi viens, jo, es domāju, ka tas būtu daudzkārt grūtāk un kādam pat neiespējami izvirzīties un ļaut sev šo sapni realizēt vienam pašam, kā tas ir bijis tavā gadījumā, tavs ceļš, bet, protams, šī kopiena, tas ir milzu atbalsts, milzu ticība, milzu spēks, milzu kopējais lauks, kurā tu esi, un tāda ģimeniska skaista sajūta. Paldies tev! Jā.
Jā, es absolūti piekrītu visam tam, ko dāmas teica. Un tieši tā iemesla dēļ, ka kā tev vārdu? Laura. Labāk pajautāt. Kā Laura teica, tas brīdis, kad tu pasaki kaut ko un visas saprot, vai arī Ramona to teica. Varbūt to teica Ramona, es tiešām kaut kur peldu. Ak, Dievs, bet Merkur saunā, jā, tāpēc īsi, ātri un kodolīgi kopības sajūta silda. Silda labāk kādījums, un tie ir fakti. Paldies! Jā. Es teiktu, bez tās kopienas sajūtas mācīšanās un viss pārējais būtu pilnīgi citur. Nu, ne tajā līmenī, kā tas ir šobrīd. Jā. Tā, es varu teikt, ka protams, šis kurs ir ne pirmais kurs, es vispārēju, arī apmācības un tā, bet man ir ko tiešām izdarīt secinājumus no visa tā, kas man ir tā informācijas bagāža. Tad es patiešām visu, ko meitenes teica, vienkārši I can relate to that. Jo patiešām ir tas, ka šī kopienas sajūta ir nenormāli krūta. Ir, kur es redzu arī, ka cenšas radīt to kopienas sajūtu, bet viņa nav. Ir katrs pats pa malām, ir stingrība kaut kāda, bet tas, ka tu ļauj katram arī būt tavs lauks, jo tu jau to veido, tas ir tavs lauks. Un kad arī katra, pieņemsim, kad mēs arī tev tagad tiekamies, kad arī kāda pasaka, man tur vienēr tur tajā, tas mēs saprotam, par ko ir runa. Mēs saprotam, bet es gribēju to domu pateikt, un kaut kur aizskrēja tā doma. Jā, es atgriezīšos pēc tam. Man ir tā, ka karmas kursā, tas bija pirmais, ar ko es sāku, man neizveidojās tādas super draudzīgas attiecības. Mēs čatojām un tā, bet ne. Bet no otrā kursa man ir draudzenes. Un žēl, ka jūs nav bučiņas Santi un Ieva, ja jūs šo skatāties. Bet nu tā, kad tiešām mēs, kad kaut ko arī nesaprotam, tagad mēs konsultējamies arī tā kā savā starpā par kartēm, klientu kartēm, nu tā konfidencionāli, protams, viss ir, bet kaut kādā, nu tā, lai būtu forši, un tas tiešām ir, nu tā kā tas ir pilnīgi cits līmenis, ka tev ir cilvēks, ar kuru pačīkstēt, parunāt, un man pie tam ar konkrētu cilvēku, kas to saprot, mums ir vīri, abi ūdensvīri, un nu vispār mums daudz kas ir kopīgs, un tieši tas, jā, ka mums bija kopīgais, tas mums tā kā reizē tās sarunas, bet tas, jā, ka tādas astro draudzenes, tas ir ļoti forši, ļoti forši. Es katram tādas novēlu tiešām nākošajiem jums visiem. Mums bija pēdējā kursā, jā. Un tad bija Instagramā mēs ar meitenēm sarunājāmies par cenām un kādas ir konsultācijām cenas. Un tagad jaunais lielais čatiņš, tur arī var mācīties un skatīties kādas jaunas lietas pašai vēl apgūt un skatīties. Paldies! Paldies! Jā, tā ir pēdējā, tad... Man liekas, šis ir 3. kopienas mēģinājums manā izpildījumā, bet viņš ir nedaudz citādāks. Man īstenībā patīk tas formāts, ka tur salasās, saucas arhitektu klubs. Un, tur salasās tieši meitenes, kas jau ir pabeigušas apmācības, vismaz vienu kursu. Un tad, tas ir tāds kā tālāk izglītības, manuprāt, platforma vairāk, kur mēs varam uzdot jautājumus, kurus nesaprotam. Par tām pašām kodām kartēm vai kodām kombinācijām. Protams, tagad mēs mācīsimies, iesim tālāk un apgūsim astroloģiju vēl padziļinātāk. Jautājumi, protams, būs vēl vairāk, tāpēc, ka tēmu vienkārši paliek vairāk un dzīves situācijas, kuras caur viņām var apskatīt, viņu kļūs arvien vairāk un viņas būs bez mazvēs katra stūra, un tad tie jautājumi, protams, automātiski pops out. Un otra lieta, ko es gribēju jums pajautāt par tādu jau kaut kādu specifiskāku virzienu, ir tieši šis novirziens ar kompensatoriku, vai jums tas bija kaut kas jauns, vai arī tā jau bija zināma lieta? Nu, man bija jauns, jā. Tu jau zini. Jūs nezināt. Jā, nu, ka man bija, jā, man tās tiešām, jo visos šajos daudzajos parasti, nu, tādas tradicionālās astroloģijas gados, jā, nu, tur netiek vispār runāts tieši tā, kā tev strādāt ar sevi. Ar visiem saviem aspektiem, ar visām savām tur saules zīmēm un tā tālāk. Un tagad parādījās, jā, Sandra ar saviem simiem. Un tu tur viss, nu jā, kā Sandra parādījās, nu labi, es jau arī īstenībā tevi uzzināju caur Dāci, ja nemaldos, jā. Tā kā, nu tur vienkārši sāka parādīties laukā simi.
Un tad man arī bija tāds, es tik daudz gadus jau tā kā par astroloģiju visu interesējos, kā viņi kaut kur tādi pēkšņi uzpeld, un kāpēc viņi ir tik forši, un vai viņi tiešām var būt tik kruti. Nu, tā kā, kas tas tāds ir, tā kā, nē. Tā kā, attiecīgi, šis bija jaunums, un tas arī tiešām ļoti mega maina cilvēka izpratni gan par astroloģiju, gan arī par sevi. Tā kā jums ir jāizvēlas, vai jūs esat gatavi strādāt. Ja nē, tad nemācieties. Nu, bet varbūt pamācieties un būsiet gatavi, tāpēc, ka Sandra iedvesmos varbūt arī. Tā, es par kompensatoriju arī neko nezināju iepriekš, bet īstenībā viņš forši saliek, jo tur ir tās lietas, kas tev dod enerģiju, tās, kas tev patīk, un tev vienkārši ir tāds paskaidrojums, kāpēc tev viņas patīk un kāpēc tev viņas ir nepieciešamas ikdienā. Jo bērnībā un jaunībā mēs tās lietas tā kā darām, un tad sākas pieaugušo dzīvi, mēs viņus noliekam malā, un tad mēs paliekam tādi visu laiku aizņemti un dusmīgi vēl un vēl kaut ko, un tu nesaproti, kāpēc. Un pēc tam, pēc šīs kompensatorijas, saprot, tāpēc, ka tu vairs nedari tās lietas, kas tev sagādā prieku, baudu, un viņas arī tā kompensatorika iedod to, ko darīt, ja tev ir tas aizkaitinājums, vai ka tu gribi visu spridzināt. Kas tev jādara, kas tavā dzīvē šobrīd ir par mazu. Un tev vienkārši tāds, ok, labi, velku botus, aizskriet un satnāk mājās un visi čilā, un tev vairs nekaitina nomestās zeķis vai bumba istabas vidū. Nu, kaut kā tā. Jā, lūdzu. Paldies. Manā gadījumā man ārkārtīgi patika šī pieeja par to, ka mēs runājam par enerģiju. Lielā mērā, vairāk vai mazāk, mēs runājam par enerģiju. Un ka jebkuru enerģiju mēs varam izdzīvot pa augšējiem stāviem, pa tās fantastiskākajām realizācijas iespējām, un jebkuru enerģiju mēs varam izdzīvot, kā sanāk, kā pagadās. Un tad kā pagadās, tur ir viss šis aizkaitinājums un viss pārējais. Un šis fenomens, ka ir konkrētas darbības, caur kurām tu šo enerģiju no kā pagadās mīnusiņiem vari pacelt uz to fantastiskāko tās realizāciju, tas man bija vienkārši wow. Ka būtībā šajā kursa laikā tu iemācies, kā pārvaldīt savu enerģiju. Un tas ir fenomens. Tas ir fenomens. Un, jā. Tas ir fenomens. Paldies tev liels par to. Lūdzu, vienmēr laipni. Turpinās. Man ir sajūta, ka Ramona vienkārši ielēja tas manā galvā. Tāpēc, ka man jau bija izdomāts, ko es teikšu. Un tā kā es domāju, viņas nerunā par enerģiem, lūdzu, nē. Un tāds, jā, viņi to dara. Bet viņi ir baltais, vai ne? Te bija abi divi balti. Es nezinu, par ko tu runā. Tev bija. Vai nē, tad nē. Man nav nejausmas, par ko tu runā. Bet, viņi tur čanelingojās un tā. Tāpēc es atkal neatkārtošos jau. Jā, man tas bija jaunums. Bet, tas ir tiešām nenormāli krūti, jā, kad tu zini, ka viens ir tas, ka no sākuma, protams, tu to visu testē uz sevi un caur sevi un kā tu jūties, un tikai pēc tam uz kā, ar citiem cilvēkiem. Un tas mirklis, man liekas, ir tā, šis te kaut kāda ekstra sajūta, ka tu iedod tam klientam to kompensatoriju, tas, ko Ramona stāstīja par to enerģiju, ka viņa izvedās. Tās pašas dusmas, vai ne? Pieņemsim, es varu uzkliegt uz bērnu, es varu sakliegt uz savu mammu, es varu iesist pa boksamais. Tā būs tā pati agresīva enerģija, vai ne? Un, kad tu iedod cilvēkam, kuram ir problēmas, pieņemsim, ar agresīvu šos ten variantus, vairākus kompensatorikas veidus, kā tad, kuras situācijas iziet kā uzvarētājiem, ka viņam tās actiņas sāk mirdzēt, viņš saprot, bet, ak, Dievs, var taču arī forši, var taču arī krūti, var taču arī mierīgi, gan nē, ja? bet enerģiski un forši, nevis enerģiski, un pēc tam iet šķirties. Tā kā jā, ir forši. Es gribēju mazliet pieminēt to par šo kompensatoriju domu aizpildē, bet viņi atgriezās par to, ka līdz šai astroloģijai manā dzīvē es diezgan dzīvoju attaisnojumos. Bet šī kompensatorika man savukārt iedeva, ko tad darīt, kā tad spēt, kā tad varēt, kā tad beigt visu laiku attaisnoties un iet un darīt. Un tas ir spēks. Tas ir spēks, un tas man iedeva tiešām ticību sev, paļāvību sev, un es zinu, ko darīt, lai es dabūtu to, ko es gribu.
Jā, man līdzīgi kā pārējām dāmām, arī kompensatorika nebija iepriekš zināma. Vienīgā astrologa konsultācija, kuras bija bijusi, tur principā nolasīja to karti un ej dzīvo tālāk, kā ir. Tad šeit bija reālas darbības, kur tu vari ņemt dzīvi savās rokās un iet tur, kur tu vēlies ar atbilstošiem mehānismiem un darbībām. Jā, par kompensatoru, kas arī var teikt, ka es nebiju par kaut ko tādu vispār dzirdējusi. Un tas ir iemesls, kāpēc man astropsiholoģija vispār uzrunā. Jo man ir ļoti svarīgi, ko tad ar to visu darīt. Jo tu biji man atsūtījis tur dažas tādas lietiņas par mani. Un mani īstenībā, es tagad tā atcerējos, ka tas mani ļoti uzrunāja. Un tur bija ko darīt. Un tad, kad es tagad arī mācījos, man bija šoks par daudzām lietām. Jo es biju dabīgi daudz ko darījusi un es biju dabīgi gājusi prom tagad no tā visa. Tā kā, jā, tas man bija liels jaunums, un tas ir tieši tas, kā jau es teicu, kas mani uzrunā astropsiholoģijām. Jo ir forši, ka tev nolasa karti, ko tad ar to visu darīt? Nu, forši, man prieks, ka tu man pastāstīji, kas es esmu. Tagad ir tas, kad es zinu, ko tālāk darīt, un es varu arī pastāstīt citiem cilvēkiem, ko es esmu jau tuvākiem draugiem jau izdarījusi. So, jā, paldies. Tagad, kad meitenes runāja, es atcerējos, es arī biju pie astrologa, pie parastā. Un, pie parastā. Jā, es biju, bija Zolīda sieviete. Un viņa man stāsta, ka man ar vīru ļoti, tā sadarība finansēs ir ļoti slikta. Viņa to arī pateica, ka praktiski jums naudas nebūs. Un jau tajā brīdī man bija tāds uzreiz, kad man bija tāds kā pagam. Bet ko mums darīt? Es atceros, es to uzzināju, man tas tā nebija patīkami. Un es viņai prasīju, ko mums darīt. Un viņas atbild bija kaut kāda tāda, es sapratu, ka viņai nav atbildes. Tas bija tāds kā, ja kaut ko, tur varbūt tu turi to māku mājās. Kaut kāda tāda atvairoša atbilde. Un es tagad sapratu, ka man jau tad, jo astroloģiju es nemācēju tad prognozēt, bet saprast, kas ir ūdensvīrs vai lauva vai ko tik daudz jau es sajēdzu. Bet es nemācēju prognozēt, un man bija interesanti. Un tad un es jau saprotu, ka es no tā brīža, un tad pacēlās tas jautājums, kāpēc? Kāpēc tev pasaka tā un tev nav? Un tad tas praktiski bija viens no tiem lielajiem iemesliem, kāpēc es arī aizgāju uz tiem visiem kursiņiem, un tā jau ir tā kompensatorika, un tu saproti to. Jo jā, tas ir pavisam savādāk nekā aiziet pie parastā astrologa. Es turējos, jo es jau tāpat saku. Un es arī nebiju dzirdējusi pirms tam par kompensatoriku, pirms man kolēģi taisīja pašai savus simus. Un ļoti patīk tas, kad tiek doti padomi, kā labāk to visu izdarīt un apiet saspringtos aspektus. Maza piebildīta, kas mazliet no cita skatu punkta, bet caur kompensatoriku patiesībā es arī sāku saskatīt vienkārši cilvēkus, cik viņi ļoti dažādi var izdzīvot tās pašas enerģijas. Un tad mēs nonākam, kāpēc mums vienas citreiz var būt, ka man tās zīmes pārstāvis tur nepatīk, un tad tu redzi vienkārši, jā, viņš nepielieto kompensatoriku. Bet tajā brīdī tu arī saskati tiešām to skaisto, ka arī ir šis potenciāls, un tu redzi, ka tiešām ir cilvēks vienkārši padarītu to, un tu arī, citreiz arī tu redzi dzīvē, kā tiešām cilvēks sāk ar sevi strādāt, citreiz pat intuitīvi, nezinot astroloģijas, tā kā vienkārši sāk tiešām darīt, un tad tu saskati to skaistumu. Un tas man palīdzēja atvērt tiešām tos tādu plašāko skatu, ka patiesībā tiešām ir tik daudz skaistuma visās šajās 12 enerģijās, un jā. Jā. Es pilnīgi pievienojos un piekrītu, jo tas ļoti palīdz nelikt kastītēs labs, slikts, pareizs, nepareizs. Kaut kas tur ar tevi ir kārtībā, kaut kas nav kārtībā, jo mēs vienkārši ļoti labi apzināmies, ka mēs visu varam paši. Vienkārši kāds tajā iet un kāds tajā neiet, un kāds zina, kur viņam iet, un kāds nezina, kur viņam iet. Un man vispār kompensatorika kā tāda, es viņu toreiz neuzzināju ar šo nosaukumu.
Jo tad, kad es mācījos tieši dvēseles formulu, tur nebija šāda termina. Bet tas bija tas, kas man uzrunāja. Tas bija vienīgais iemesls, kāpēc es vispār sāku skatīties uz astroloģiju kā uz kaut ko jēdzīgu, jo man likās, ka tā ir tāda, it's fun un jauka tāda. Tur var būt forši tāda bišķi depresīva kaut kur, kad tev prognozē kaut ko. Bet kopumā tāds, jauki tur par sevi kaut ko uzzināt, bet es nekad neredzēju tiešām praktisku pielietojumu. Es neredzēju, ko tas man var dot, kāda jēga no tā visa, jo es biju uz, man liekas, vismaz 3 kaut kādām astrologa konsultācijām, kaut kur es pati kaut kur tiku, kaut kur man mamma uzdāvināja, jo viņa ir tad super open visām šīm lietām. Un es nekad tā arī neieraudzīju to, priekš kam to vispār vajadzētu. Kaut arī interese bija, es vidusskolā reāli skatījos, tur visu to vien var paskatīties. Un tad, tieši caur to dvēseles formulu, kad mēs atceros, mēs braucām ar māsu uz mājām, un viņa man izstāstīja par to, ka tāda tehnika vispār eksistē, jo viņa gāja uz terapiju, un šita terapeite mācījās dvēseles formulu paralēli, lai vienkārši paplašinātu savas prasmes un varētu dot vairāk cilvēkiem. Un man māsa stāstīja, viņa man tur pastāstīja, man tāds tur potenciāls, ja es viņu nerealizēju, tā tas izpaužas, un ko man darīt, lai man tur viņš izpaužas, kā es gribu, nevis kā sanāk. Un es vienkārši klausos, un man tāds, ko? Tā kā var? Tu vari pats pārvaldīt savu dzīvi, tā kā vari visu izdarīt, ko tu gribi, vienkārši tur jāzina, kā tieši tev to darīt. Tāds, jā. un tas bija tāds vakars, man mind opening. Es kaut kur nelegāli nokačāju to dvēseles formulas grāmatu krieviski. Man mašīnā vienmēr paliek slikti, bet es tik ļoti nevarēju nociesties, ka es tāpat sāku lasīt jau mašīnā tur to grāmatu, un pēc tam man bija jāstrādā nākamajā dienā, un es līdz 4 no rīta vienkārši turpināju lasīt un meklēt. Es tikai par sevi meklēju visu, bet tas bija vienkārši, it was something crazy, tāpēc, ka es beidzot ieraudzīju, ka es pati visu varu, ka es varu justies laimīga, ja es gribu, ka es varu realizēties finansiāli, ja es gribu, ka es varu atrast kaut kādu lietu, kuras tiešām piepildos un kuras varu dot pasaulē, ja es gribu, ka es varu sakārtot attiecības, ja es gribu, un viņas var būt foršas, un man tas bija vienkārši tāds Jā, tāpēc jums to jautājumu uzdevu, jo man tas bija riktīgs dealbreakers. Tas bija iemesls, kāpēc es sāku mācīties astroloģiju, kāpēc es pievērsos tam visam un kāpēc es to sāku izmantot sev, jo es ieraudzīju, ka eksistē ceļš, kā es varu pati veidot savu dzīvi, tāds riktīgs radītājs un vienkārši darīt, ko es gribu un saprast, ko es gribu pirmām kārtām. Tas arī nav vienmēr tik viegli sākumā. Tālūk, bet, protams, ka parasti astrologi, tie ir jebkurš cilvēks dod savu enerģiju klientam, vienalga kādu instrumentu viņš pārvalda, un ir ļoti forši, ka tev izstāsta par to, cik tu esi foršs, un es šādas konsultācijas totāli atbalstu. Parasti astroloģi, ja jūs tā konsultējat, it's amazing, jo man liekas riktīgi forši, ka cilvēkam izstāsta talantus, izstāsta kaut kādas viņa stiprās puses, that's fine. Tas, kas man liekas tāds mazliet vienkārši nevajadzīgs manā skatījumā, ir šīs te visas negatīvās prognozes un viss tur tevi kaut kas nav kārtībā, vai naudas nekad nebūs, vai attiecības būs sūdīgas, jo tas bija mans gadījums, kur man ielika tāda, un nekad nebūs normāls attiecības. Paldies! Ko tagad? Tālūk, un šobrīd es saprotu, kāpēc man tā teica, bet es arī zinu, ko es ar to visu varu darīt, un pēdējie manas dzīves gadi uz to arī norāda, ka es beidzot saprotu, kur to visu darīt, un kā izdarīt tā, lai man ir tas, ko es gribu. Un es domāju, ka mēs varētu iet uz noslēgumu šim visam, un tas, ko es jums noslēgumā gribu pajautāt, palūgt, padalīties ar to, kam jūs ieteiktu šīs apmācības, vai jūs viņas ieteiktu. Un tas, kas visiem vienmēr ir tāds, jā, bet tas ir dārgi. Un es ļoti labi saprotu, un tā, ka man nav rozā brillītes uz acīm, es ļoti labi zinu, ka vidējās astroloģijas apmācību izmaksas Latvijā nav šādas. Viņas ir zemākas un ir kursi, kuri maksā lētāk. Ko jūs teiktu?
Tad, kas būtu jūsu kontraarguments? Jo kaut kāda mistiska iemesla dēļ jūs izvēlējāties nākt mācīties pie manis. Un es par to esmu mega jums pateicīga, un man īstenībā vienmēr šis ir interesējis, un es nekad tā arī neesmu pajautājusi. Kāpēc? Ja jau ir citur, kur kaut kas lētāks, labāks deals? Kāpēc jūs izvēlaties šo, un kam jūs ieteiktu tādas apmācības, un vai jūs viņas ieteiktu? Nē, davai tagad to. Jau bija ko teikt. Es ieteiktu apmācības visiem, bet par naudiņām nerunāsim, bet Sandras enerģija ir tā, kas pievelk cilvēkus un liek mācīties un apgūt aizvien vairāk un sevi izzināt. Un arī tev podkāsti un pārējais ir tas, kas māca un ierāda, kā labāk un kā sevi izpētīt. Paldies! Varbūt jūs esat tādi paši cilvēki kā es, jo es pirmajā kursā, es redzēju pieteikumu anketu, kas bija pats pirmais kurs, bet es ieraudzīju summu un bija tāds, man ir tik daudz naudas, bet ne tādai lietai. Un tad pagājiet, un tad es redzu, ka tās meitenes, kas ir tajā kursā, raksta tās atsauksmes, un redzu, viņas tās bija tad pusē. Un bija tāds, viss. Un tad Sandra ieliek to pieteikumu formu uz to karmisku, un bija tāds, viss. Es pirms nakts 11 kaut kādi, es aizsūtu. Es gribu tajā kursā, no rīta pamostos, gan jau netiku, viņa jau ierakstīja čatā, pieteikumi ir slēgti, man tāds, nevajadzēs tērēt naudu. Un viņa tad uzraksta pēc kaut kādām 3 stundām. Tu biji beidzamā, kas uzrakstīja. Un tad sākās man ceļš, un paldies Dievam, ka es tur tiku iekšā, tāpēc, kad īstenībā, kam ieteiktu tiem cilvēkiem, ka, ja tu skaties tāpat, kā es skatījos, un tu siekala tecēja, un tev ir tomēr tās finanses, bet vienkārši tu varbūt bišķiņ kaut ko nogriezīs sev, tiešām tas ir tā vērts. Galvenais ir tā, ka tev tas interesē no sirds, un ka tu to gribi darīt. Tad jau tā summa ir vienalga kāda. Kredītus neņemam. Nē, kredīti nē, tie ir slikti. Ja ir biznesa plāns, uzreiz varat ņemt. Biznesa plāna nav, neņemam. Reklāma kaut kāda izdevuma. Tā, es jau pat aizmirsu jautājumu. Jautājums bija pirmkārt par to, vai tu ieteiktu, kam tu ieteiktu, un otra daļa bija par finansēm, kāpēc, jo ir lētāki varianti par šo. Es teiktu, ka man nevienreiz tas ir pierādījies tad, kad es kaut ko nolēmu un kad es tiešām gribu. Tā kā tas pat nav tāds, jā, es rītīgi gribu, bet tas ir vairāk tāds iekšējies, kad es gribu, es jūtu, ka man to vajag, I have gut feeling, nauda atnāk. Man bail, es teikšu, tiešām man mīzels ir bijis, kad reāli, bļāvins, un ja es nedabūtu naudu, bet es gribu ļoti, un man nesanāks tāds slow down, tu zini, ka būs, un ja neatnāks tās finanses, tad tas nav priekš tevis. Bet ja tu gribi, tad pasaki visam, šis varbūt ir bišķiņ ezotēriski, bet manā dzīvē tas ir pierādījies, cik ļoti šīs lietas ir saistītas kopā. Un katru reizi, kā es esmu sev pateikusi, būs vai nospiedus to podziņu, pat nezinot, kā pat atceries, te pirmā reize rakstīju, kad es nezinu, un es pat dabūju, pat pirms pat man vajadzēja samaksāt visu dabūju, visu, un tas tā parasti kaut kā notiek, un man ir bijis iepriekš arī kursos, un es teikšu tā, ka es reāli domāju, ka ir dārgāki vēl kursi par astropsiholoģiju un vispār astroloģiju, man tāpēc, ka tu saki, ka tev ir augstas cenas, man tāds girl, apmēram tāds seriously, tāpēc man liekas tā cena ir pat bišķiņ par mazu. Sorry, bet labi. Kāpēc? Tāpēc, ka tagad es zinu to vērtību, ko tu iedod, un that's for a lifetime. Of course, I'm gonna say that's ļoti laba cena, jā. Jā, ir ļoti labi, man patīk šitā cena. Bet ja es tā salīdzinu to kvantitāti un kvalitāti ar informāciju, vairāk to kvalitāti, es domāju, kvalitātes ziņā,
ko tu iedod, un kā viss tā struktūra, cik daudz tu esi enerģiju tajā visā ieguldījis, kā tu tam pati arī pieeji, es uzskatu, ka tas ir ļoti atbilstoša tā cena. Nu, tā kā, ja mēs tā nopietni runājam, tā ir ļoti atbilstoša cena, un tāpēc vienkārši, ja tu gribi, tad bez mazliet dari, un tas tev atnāks. Un tā kā tici, tev mistiski atnāks kaut kāds piedāvājums. Mistiski kāds kaut ko gribēs no tevis. Tas tā notiek. Man tirps pilnīgi pārgāja pārķermeni. Tad, kad tu esi inline, pat ja tev liekas, ka visi čau. Vienkārši vēlies. Tā kaut kā. Paldies. Jā, es kursu ieteiktu visiem, kuri, es gribēju teikt, vēlas ieguldīt sevi, bet tas arī, protams, bet kuri vēlas izzināt sevi un kuri strādā ar sevi noteikti. Katrā reizē, kad es eju uz kaut kādu kursu, es, protams, iztestēju, vai tas rezonē man, vai tas ir domāts man, un vai konkrētais pasniedzējs ir tas, kas ar mani rezonē. Ja tā ir, tad 100% lecam iekšā kursos un aiziet. Par summu es to uzskatu par investīciju sevī. Kaut kādā brīdī man bija cits mindsets, bet īstenībā, ja mēs padomājam, kur mēs vispār savu naudu liekam, cik daudz lietās, un ka mēs viņu varam investēt sevī, tad, man liekas, tur svaru kausi uzreiz jau noliecas. Jā, citus speciālistus es neesmu pētījusi, kādas ir īsti cenas, kādas nav, jo, principā, ja man kāds uzrunā, tad uzrunā un viss saslēdzas. Jā, pirmkārt, es absolūti piekrītu meitenēm, visam tam, ko viņas teica. Iesaku tām, varbūt arī tiem, tieši tā, kuriem, kā jau dāmas teica, rezonē, kuriem ir interese un kuriem tā balstiņa runā no šejienes, ka man gribas pamēģināt. Par dīliem runājot, Sandra ir labākais dīls, tur vienkārši nav labāku dīlu pasaulē, punkts. Un man šķiet, tev bija arī podkāstā, man liekas, vienā stāstīja par meiteni, kura ļoti, ļoti kaut ko gribēja. Un kā viņa atrada veidu, lai tiktu pie tā, ko viņa grib. Tātad, kam es iesaku mācīties šajās apmācībās? Īstenībā ikvienam, kuram ir šī interese izprast sevi, atrast sevi, ikvienam sevis meklējumos, jo tas mans pirmais kurs, ko es apguvu, tas, ko es ieguvu, tas pat nav izmērāms naudā. Kā meitenes saka, tas ir uz visu dzīvi. Atrast sevi. Es varētu visas pasaules naudas samaksāt, bet tā vērtība, ko es ieguvu, tiešām, ka man salikās tā bilde, kas es esmu, ko es šeit daru, kas ir mana vērtība, ko es nesu pasaulē, to nevar nopirkt. To nevar nopirkt par nekādiem līdzekļiem. Un ja jūs esat šajos sevis meklējumos, tad tur vairs nav stāsts par cipariem. Vēl jau vairāk man ārkārtīgi patīk tava pieeja, ka tas, ko mēs samaksājam, mēs atbrīvojam sevī vietu, cik mēs varam pieņemt un uzņemt. Un ja mēs gribam, kur ir kā lētāk, tad sanāk, ka mēs nopērkam kaut kādus ķīmiskos uztura bagātinātājus, kuriem uzsūkšanās procents ir ļoti minimāls. Pilnīgi tāds salīdzinājums, vai ne? Vai mēs nopērkam reāli labu mantu, un mēs viņu spējam pilnībā uzņemt un savā dzīvē integrēt. Un tas ir stāsts par šiem kursiem un šīm maksām un investīcijas sevī un nežēlot uz sevi. Vienkārši dot sev labāko. Ja tas ir šāda kursa formātā, tad tas ir fantastiski, jo ieguvums ir visai dzīvei, un ticiet man, tas, ko jūs iegūsiet, neviens no tiem kursa cipariem nestāv klātai vērtībai. Tas ir tas, ko es pieredzēju uz savas ādas, un man mūžīgā pateicība. Ramona, man izņem vārdus no mutes, es gribētu tieši. Mēs tu vienkārši pirmā pusmiņa kopā. Jā, es piekrītu to, ka cenai pat nav tik ļoti liela nozīme, bet tas ieguvums, ko tie iegūst priekš sevis, priekš apkārtējiem, priekš savas ģimenes, lai izprastu un tad tālāk atbalstītu. Jā, ja tā ir ģimene, tad tu viņus atbalsti. Ja tev bērns saka, gribi to un to darīt, tu arī saproti, kāpēc viņš to vēlas darīt, un tu viņu tikai bīdi, tikai tāpēc, lai viņš pēc tam būtu laimīgs cilvēks. Tā. Jā.
Piečurāšu bikses. Man arī jau vajag kādu laiciņu, bet es tā kā Tagad šis jau noslēdzošais jautājums. Jā, tieši tas tā noslēdzošais jautājums. Vispār nav hausa. Tā kā Lelda griež, viņi var atļauties piecelties. Viņa zinās, kur jāizgriež. Kur man sūtīt to tavu rullīšus, bildītas, visas tās Tev vajag video? e-pastu vai ko tev vajag? Es nezinu, es uz Instagram te varēju sūtīt. Negribu drusku. Jā, bišķīt mēģināt. Es ļoti ātri pabeigšu, man nav tur referās. Jā, es nedomāju, ka mēs pagaidīsim. Es domāju, mēs pagaidīsim, tāpēc es tev brīvajā pauziņu. Tātad, es ļoti īsi. Nauda ir relatīva, kā mēs patiesībā zinām. Tas, ja mums kaut kas šķiet varbūt dārgi vai lēti, tas patiesībā ir tiešām ļoti relatīvs salīdzinājums. Jo mēs varam iztērēt ļoti daudz naudas visādos sīkumos, un beigās tā būs tā pati summa, kā piemēram par kursiem. Bet Sandras kursi bija mani pirmie dārgākie, un man bija sākumā tāds, negribās. Vienkārši reāli negribās tā kā tērēt tādu naudu, jā, pavisam cilvēcīgi. Tā kā, kaut ko tur labāk iztērēšu, kaut kur tur vērtīgāk tā kā no sērijas, bet es tomēr saņēmos. Un tad tas patiesībā arī bija tās ļoti interesants tāds shifts, ka tu tiešām saproti, ka nauda ir relatīva un ka mēs patiesībā drīkstam un varam atļauties sev kaut kādas, kas šķietami it kā ir neracionāls varbūt izmaksas, bet patiesībā beigās tam ir daudz lielāka vērtība un lielāks iegūms nekā citām, kuras tur būtu racionālās. Kafija Narvesenā. Reiz 30. Ļoti racionāli, kur vispār nav problēma iztērēt. Tā kā, jā, un kā mācīties tie, kas tiešām ir gatavi. Un jūs vienkārši paskatieties Sandru, sajūtat viņu, ja jūs esat gatavi, tad aiziet, neskopojieties uz sevi. Jā, jūs izrāvāt visus manus podkastus, manus vārdus no maniem podkastiem, visus vārdus no manas mutes. Bet paldies jums milzīgs, ka jūs šodien esat šeit, ka jūs vispār piekritāt kaut kam tādam, padalīties ar sevi un vispār sevi parādīt. Un arī man šķiet, ka tā ir milzīga vērtība, ka jūs mācāties un jūs arī dodat tālāk katra savā apjomā, kam varbūt tā ir ģimene, bet stil jūs dodat to tālāk, jo tikpat labi var kaut ko izlasīt, iemācīties, kādu kursu iziet un vienkārši atstāt to stāvēt, bet jūs izvēlaties kaut ko citu, un tas ir, nezinu, visu laiku nāk prātā salīdzinājums ar viesmīlību, cilvēki, kas ar to nodarbojas, man liekas vienkārši kaut kādi pārpasaulīgi cilvēki, jo viņi velta savu dzīvi tam, lai rūpētos par citiem, lai mēs citi varam atbraukt un atpūsties un iekaifot, un viņi izvēlas to, viņi varētu to nedarīt, viņi varētu savus skaistos nekustamos īpašumus baudīt paši, bet viņi atļauj tur nākt arī citiem. Un tāpat arī jūs varētu baudīt pašas visu, ko jūs zinat, visu, ko jūs esat iemācījušās, bet jūs veltat savu laiku, jūs veltat savu enerģiju, lai to dotu citiem, dotu tālāk, lai atnāktu šeit, pastāstītu vēl kādam, iedrošinātu vēl kādu nākt mācīties. Tas ir vienkārši kolosāli, fantastiski un visi pārējie šie labie vārdi. Tā kā paldies jums milzīgs un līdz bezgalībai un tālāk. Un mēs ar šo te arī pabeigsim šo lielisko ierakstu. Man liekas, šāds pat būs diezgan pagarš. Nebūs, ne? Bet noteikti ir ko tas atdzirdēt. Un pat tad, ja jūs nenākat mācīties vienkārši tīri priekš sevis, varbūt jums ir kaut kāds cits lēmums, kuru jūs nevarat pieņemt vai ilgi taustaties un domājat. Un iespējams, ka kaut kas, ko meitenes teica, jūs iedrošinās iet un beidzot izdarīt. Tālūk. Paldies. Tā.